Sveiks! Mēs šodien taisīsim tortilas ar vistu. Tātad, lai sāktu, mēs sagriezām vistu mazos gabaliņos un uzlikām uz pannas. Tad parādīšu, kā tas izskatās. Vistu pagaidām cepsies, kamēr viņa būs gandrīz vai gatava. Bet mēs pievērsīsimies tortilu pildījumu sagatavošanai. Man jau šeit nolikti 2 glāzītes, kurās mēs savāksim papildinājumus. Tik daudz, lai tās glāzītes gandrīz vai būtu aizpildītas. Tātad mēs sāksim ar gurķi. Gurķis tagad ir sagriezts mazos gabaliņos, un mēs viņu varam paņemt un ielikt mūsu glāzītēs. Nākošais, ko mēs gribam ievietot, ir sīpols. Es izmantoju šādus sarkanos sīpolus, viņi ir drusciņi maigāki, bet tu vari izmantot arī gaišos. Tad, kad tas smalki sagriezts, mēs varam atkal ievietot mūsu glāzītēs. Nākošais mēs paņemsim tomātu. Ietiksies ar šādu te mazulīti, kas jau ir nomazgāts. Viņu vienkārši sagriezt kā mazākos gabaliņos, bet pirms tam es jūtu, ka man ir jāapgriež mūsu vista. Tad var sākt rūnēt no otra gala. Pagaidām vēl neko, visai klāt nejaucam. Varam nogriezt temperatūru nedaudz zemāk. Man bija uz 8, bet nogriezt uz 6. Jau tāda skaista brūna paliek. Tātad griežam tomātu. Nolūk, un kad sagriezt, tad varam atkal pa gabaliņiem mest iekšā. Paskatieties, mums jau glāzītes tūdaļ būs pilnas. Ko mēs tur vēl varētu ielikt? Laikam jāpaņem jalapeno. Man ir kādi... Kur tad ir mani jalapeno? Re, kur ir mani sarkanie jalapeno, kas ir patreiz visiecienītākie. Tā, cik mēs liksim? Ieliksim dažus. Nevisai iet labi, jalapeno attaisīju. Es tagad ienetīšu kādus 3 gabaliņus tiekšu. Katrā glāzītē pa 3. Kāds varētu prasīt, vai tu neliksi salātus vai, es nezinu, avokādo, bet man tas īpaši nav vajadzīgs. Šādi pietiks. Varam atkal pievērsties mūsu vistai. Tad vista jau ir apcepusies. Pagāja kāds 5 minūtes, varbūt maksimums, uzber drusku sāli. Vēl ko es daru, tas arī varbūt kādam nemaz neiet, tas es drusciņu iemarinēju ar ētiku. Tad sabīju pēc maliņa, pēc tam paņemu parasto galdu ētiku, ielēju viņu virsū nedaudz, burtiski viena teikarleka. Viņa iegūst nedaudz skābumu. Tagad jau temperatūras vēl var nogriezt zemāk. Ieliksim uz 4. Un es pievienošu tādu garšvielu maisījumu čili lime taco. Nekādā gadījumā nevajag visu uzbērt, vajag tikai apbērt pāri, lai mums dodas tāds pikantumiņš. Tagad vistiņi var turpināt cepties, kamēr mēs pievērsīsimies pašu tortilu sagatavošanā. Man šeit ir lielāka panna, uz kuras es varu uzlikt lāču tortilas. Es viņu sagatavošu, uzlikšu uz 8 induktīvo. Un no ledus skapjas paņemšu sviestu. Tātad es mīlu apcept tās tortilas, pašas tortilas pirms viņās likt kaut ko iekšā. Viņas iegūst nedaudz kraukšķīgumu, bet ne pārāk daudz.
Uzliksim kādu pusīti. Tādu mazu gabaliņu. Izkūst uz pannas. Lūk, šādas te es lieku. Lielās virspinālās. Mīkstas. Brīnišķīgi. Šādi te, ups, virsū. Un šo mēs uzliksim uz svešnieku. Šis brīnums ir nedaudz jānotīra. Un liekam viņu atpakaļ. Tūlīt sāksies pašu tortilu sagatavošana. Tā, ko es tur likšu iekšā? Man ir sagatavots tātad pildījums. Mums ir vista. Un vēl pa virsmu likšu tādu lime jalapeno mayo. Tā ir principā tā kā majonēs drusciņi ar papildus garšvielām. Es vienkārši pagaidīšu, kamēr pirmā tortila jau sāks apcepties, un tad skatīsimies, kāda viņa izskatās no otras puses. Jā, tikai sviestiņš, te ir, viņi vēl nav sākuši cepties. Vēl drusku jāpagaida. Un es vēl apmaisīšu vistu kāds pāris reizes, un tad atgriežamies. Un jau atgriezāmies. Es aizmirsu vienu lietu, kas mums tagad ir mājās, un kas man ļoti garšo pie tortilām. Tie ir skāvēti kāposti mājās darināti. Tie ir ļoti, ļoti garšīgi. Un citu pie tortilām arī iet ļoti labi klāt. Es tagad paņemu tādu vienu mazu riekšaviņu un liekam priekšā. Augšā izskatās šādi. Viņi arī piedod tādu vēl papildus kraukšķīgumu. Kā mūsu tortilā iet. Mēs skatāmies. Viņus tā var apgriezt otrādāk, vēl nemaz nav sākuši cepties. Nu, vēl būs jāpagaida kāds brīdis. Es izgudroju, ka kameru var nolikt uz plīts atsūcēja. Un tagad arī varbūt varēs redzēt, ko es te daru ar rokām, ar abām rokām. Tā kā ies daudz raitāk. Šeit ir tēlītis, kur mēs liksim tortiles. Reku jau viena pusīte jau sāk apcepties, bet man viņas vēl jāpagroza. Viņas vēl pagaidām tādas patīkami mīkstas. Reku jau mūsu vistiņi arī ir gatavi. Es viņu sadalīju divās daļās, jo man būs divas tortilas, kurās ielikt. Vienkārši informācijas neparādīja, kā es to vistiņu sagriezu. Es izmantoju no Lidla tādu cepšanas vistiņu. Es paņēmu pusotru tādu gabaliņu. Sagriezu mazos gabaliņos un uzcepu. Jānomazgā rokas, jo pat kā pieskāros svaigai vistai. Bet, jā. Esam jau gatavi. Kad būs gatava mūsu tortila. Jau atkal tāda maigi brūna paliek. Un mums nemaz nevajag viņu pilnīgi cietu, tad būs grūti salocīt un viņa saplīsīs. Citreiz es izmantoju tādus zaļos jalapeno, kur šie bija sarkanie, kas man tagad iet pie sirds, bet es mīlu arī zaļos. Tad, kad sarkanie beigsies, tad es izmantošu šos. Bet no tām mērcītēm man patīk tikai šī. Viņa ir tāda skābeni asa. Tas pārējās, kas ir Santa Marijā, viņas man nevisai iet pie sirds. Re, kur ir? Hei, teiksim, ka pirmā jau gatava. Ko es aizmirsu? Es aizmirsu uzrīvēt sieru pirms to tortilu saņemšanu, bet to es varu izdarīt uzreiz un patiešo. Tad es paņemu parasto sieru un es viņu tagad uzrīvēju pa virsu tortilē. Lūk, tādu gabaliņu. Šādi es viņu lieku vienā mēnesi pusē. Un pēc tam
Pievienoju vistu. Un tad es uzberu virsū mūsu zaļumus, dārzeņus. Šādā te čupiņā. Un tam visam pa virsu mērcīti. Tad ir salocīšana. Šādi. Ups. Un viena tortila ir gatava. Šāda. Tad es viņu ielieku atpakaļ krūzītē. Tagad mēs gaidījām un jau otra arī gatava. Mēs ieliksim viņu šādi. Uzrīvēsim sieru. Uzbērsim mūsu vistu. Un visbeidzot pievienosim dārzeņus. Šādi. Visu. Vēl mērcīti. Un tad glāzītē iekšā. Un re, kur ir divas brīnišķīgas tortilas gatavas pasniegšanai un izbaudīšanai. To es arī tūlīt darīšu. Bet jūs paldies par uzmanību. Līdz citām reizēm.